Labdien! Šodien, 2015. gada 8. aprīlī, notika Latvijas Republikas finanšu ministra Jāņa Reira vizīte Ventspils pilsētas domē, kur viņu uzņēma, ar viņu tikās Ventspils pilsētas domas priekšsēdētājs Aivars Lembergs. Kā zināms, smagos amatnoziegumos apsūdzētājam Aivaram Lembergam kopš 2007. gada 13. augusta citu starpā ir piemērots drošības līdzeklis, noteikts nodarbošanās aizliegums, liedzot Aivaram Lembergam pildīt Ventspils pilsētas domas priekšsēdētāja pienākumus. Visiem, izņemot mūsu valsts augstākās amatpersonas, nav šaubu. Lembergs viņam piemēroto drošības līdzekli pārkāpj, klāji demonstrējot savu pārākumu nesodāmību. Arī šīs dienas tikšanās nebija izņēmums. Par cik mums tiek deklarēts, ka dzīvojam tiesiskā valstī, uzdeva jautājumu ministram Reiram, vai viņš informēs tiesību sargājošās institūcijas un valsts vadītājs par Lembergam piemērāto drošības līdzekļu pārkāpumu. Cienītie Latvijas valsts piederīgie, mēs nedzīvojam tiesiskā valstī. No mums prasa ievērot likumus, ministru kabineta pašvaldības lēmums. Diemžēl tie, kuriem visu pirms būtu jāsako, lai tiek ievērota likuma, šajā gadījumā tiesību sargājošo institūciju pieņemtie lēmumi, to nedara. Viņi aicina mūs rakstīt, griezties, ziņot, bet paši tiekās ar valsts vēsturē iespējami vērienīgākā valsts izlaupīšanā apsūdzētu personu, lai diskutētu par valsts finanšu politikas veidošanu. Esmu rakstījis, ziņojis. Visas valsts atbildīgās institūcijas ir informētas par Ventspils pašvaldībā valdošo pretlikumīgo situāciju. Šādas manas un citu atbildīgu pilsoņu darbības ir bezjēdzīgas, kamēr mūsu valsts vadītāji paši neievēros principu viens likums, viena taisnība visiem. Vai tiešām ministram Reiram nav svarīgi, ar ko viņš apspriež valsts finanšu politiku? Vai viņam nerūp, ko pēc šādas ministra attieksmes secina Latvijas valsts nodokļu maksātāji? Šīs dienas tikšanās fragmenti un mani jautājumi Reira kungas atbildes jūs varat noskatīties turpmākajā sižetā. Paldies! Cik mums ļoti sasniegta tā dienas kārtība, kaut kāds izmaiņas ir? Nav, ja? Tad, šī pirmā daļa ir patiesi finanšu ministrijas daļa, ja? Tad, jums vārds un tad jūs tālāk komandēji parādu. Tas ierādām telpas. Jums, es šeit sakarā gribētu pateikt sekojošo. Problēma par to, ka parlaments ar likumu vai ministru kabinets ar kādiem saistošiem noteikumiem uzliek kaut kādas papildus funkcijas pašvaldībām, viņš parādījās 90. gadu jau praktiski pirmajā pusē. Jo tā jēga ir tāda, tai autonomija pašvaldība, ka viņi ir neatkarīgi no valdības izpildu varas. Viņi ir atkarīgi tikai no likuma un kabineta noteikumiem. Tad citiem vārdiem, kas ar to naudu mazāk saņems? To saņems pašvaldības. Tātad pēc parlamenta vēlēšanām pašvaldības atbilstoši rezultātiem dotēs politiskās partijas. Jā. Loģiski, tad, ka Vānas kundze jāparaksta slēpties kā ierēdnī, viņa vasnīgumu, viņa raksta, ka es nevaru parakstīties, tāpēc, ka likumā teikt tā. Viņa skatās uz politiķiem, tālāk jau nav viņas jautājums. A politiķi likuma noliek malā, kad likuma priekš tā. Man liekas, ka valdības deklarācijā ir ierakstīts, ka mums ir jāmaina, un cik es saprotu, Tieslietu ministrija pie šī strādā, jo visu zemes dienestu Tieslietu ministrija tur, tur ir svarīga metodika, jā, saprotam? zemes dienestu. Tā teritorija, kas ir jākalpo, viņa, diemžēl, vai paldies Dievam, mēs vienkārši, ka paldies Dievam, jā, paliek tā tikpat liela, jā, bet tikai tur cilvēku nav. Un tad jautājums ir, no ko tad darīt, lai šādu tendenci apturēt, jā? Tas teritoriāli paliek. Varbūt vēl nevajag. Viņam ir cits āmats, jā. Paldies, jā. Kolēģi, varbūt kaut ko vajag.
Nu jā, es varbūt varētu arī nedaudz arī pateikt par šo te prezentāciju ļoti labi un iespaidīgi, bet ir arī dažas lietas, kas mums ir jāpasaka arī no valsts puses. Kas varbūt labāk kā pie mātes krūts? Nu, tagad tā mainās. Nu, varbūt vairāk bērnas tad vajag, jā. Labi, to mēs jūs ietekam, jā. Jā. Labdien, ministra kungs. Mans vārds ir Aivis Landmanis, es esmu Ventspils pilsētas domas deputāts. Šodien jūs redzējāt un tikāties ar Ventspils pilsētas domas priekšsēdētāju Aivaru Lembergu. Man ir tāds jautājums, jūs zināt, ka viņam ir piemērots drošības līdzeklis, ar kur viņš nevar pildīt domas priekšsēdētāju? Es tikos ar visas Kurzemes reģiona pašvaldības vadītājiem un izskaidroju finanšu izlīdzināšanas likumu, ko es daru ar visām Latvijas pašvaldībām. Es to saprotu, bet šajā gadījumā jūs tikāties arī ar Ventspils pilsētas domas priekšsēdētāju. Jūs zināt, ka viņam ir piemērots drošības līdzeklis liekt pildīt Ventspils pilsētas domas priekšsēdētāja amatu. Jūs uzskatāt, viņš ir pārkāpis šo drošības līdzekli vai nav pārkāpis? Viņš nekontrolē manu drošības līdzekli. Vai jūs par to ziņosiet tiesību sargājušajiem orgāniem un valsts vadībai? Tas nav mans kompetences jautājums skatīties, kurš ko pārkāp vai nepārkāp. Bet viens likums, viena taisnība jūs visiem. Jūs esat deputāts, jā? Es sapratu, jūs esat Ventspils deputāts. Jums ir viss tiesības. Bet jums kā ministram nav tas jākonstatē un jāgriežas tiesības sargājušās institūcijās. Jums ir viss tiesības darīt to, ko jūs tagad sakat. Paldies.